programmu savienojumi. Faktiski, teiksim, šī, kā jau pēc nosaukuma mēs varam redzēt, šis ir stāsts, un faktiski arī bija stāsts par investīcijām, teiksim, transportā, un mēs esam atsevišķi izdalījuši, teiksim, šīs apakšprogrammas, tāpēc varbūt noteikti tas, ko mums te gribāšās redzēt. Kopumā, ja mums ir šī autoceļa programma, kas ir balstīta uz Latgales reģionālajās pašvaldības šīm vajadzībām, Lustens kaut kādā veidā, ka tieši saskatīt ar Latvijas valsts ceļiem, un viņi, teiksim, iezīmē spēļu vainu par, teiksim, nākotnē uzlabojumiem ceļu posmiem svarīgiem. Austrumu rietumu koridors faktiski tas ir stāsts par to, kā Reizekne, lūdzu, kas ir, teiksim, apkārt ieslēdzās lielajā masterplānā, kas ir Ventspils Rīga Maskava, saprotot, teiksim, ka šī, teiksim, ir tālāk virzība. Dienvidu koridors ir, teiksim, nosaucis ar mērķi atturēt, teiksim, to prātā, jo pirmo reizi Latvijas plānošanas dokumentos liesā iezīmēt šī saita Viļņa, Varšava, Pēterburga, teiksim, caur Latgale īpašā. Un, teiksim, skaidrs, ka nākot, vairāk, teiksim, domāt arī par nākošiem savienojumiem. Un Pēterburga, kā tomēr ļoti svarīgu, iet kā 4,5 miljonu pilsētu, kā tirgu. Rīga Daugavpils apakšprogramma, teiksim, domājot, ka kāpēc var Rīga Reizekne, tāpēc, ka Rīga Reizekne ir valsts vietni par un domājot, teiksim, jā, par Daugavpils savienojumu, Daugavpils nevalsts atsevišķi, Latgales informatīvā telpa, doma par faktiski, teiksim, internetu pieslēgumu, teiksim, nodrošinājumiem. Man liekas, šis ir, teiksim, saprotams nevēlēts tieši šāds. 3 principāls vietas, kur, teiksim, pirmais, teiksim, stāsts par transportu un loģistiku, jo projām ir stāsts, kurš nebūs stāsts Rīgas Latgalē, kā 20 gadus un varbūt viņš izstāstīs tālākā nāku. Viņš stāstās pamazām, viņš attīstās tādās, ka, teiksim, viņš nekad nebūs, teiksim, pamats reģiona ekonomikā. Viņš būs, teiksim, kā daļa, bet kā kaut kur ir, teiksim, stāsts par to, ka Latgalē, teiksim, ļoti lielās ieguldījums. Skaidrs, ka tas ļoti lielās ieguldījums, kur mainās, teiksim, ostās un krāva nosūtījumā. Tas, teiksim, pārējais, mēs viņu neizslēdzam, bet 3 vietas, kur viņš ietilps, teiksim, šī, teiksim, austrumu rietumu koridorā, vai dienvidu ziemeļu, teiksim, tas ir, teiksim, tas viens stāsts. Otrs stāsts, viņš ietilps, teiksim, šī zeme uzņēmēja darbības investīcija piesaistē, tātad, teiksim, pašvaldība, kur ir runa par šīm te jaunām teritoriju izveidēm. Un trešais, kur viņš tieši iesaistās, ir pilsēta programmas, teiksim, atsevišķi. Mēs varētu izdarīt atsevišķi, teiksim, kāpēc? Protams, otrs jautājums ir, ka mēs vienkārši izvēlam vairāk transporta loģistikas tīklu attīstību un tur veidot domājam kaut kādas teritorijas. Ja mēs nonākam tik tālāk, mēs varam